Sinepju graudiņš, vārds katrai dienai. Dievs redz tikai tavu sirdi. Šodienas rakstu vieta, bet tas kungs sacīja Samuēlam: neskaties uz viņa ārējo izskatu, nedz uz viņa garumu, nedz uz viņa augumu. Viņu es neesmu izraudzījis, jo Dievs neskatās tā, kā redz cilvēki. Cilvēki redz, kas parādās viņa acīm, bet tas kungs uzlūko sirdi. Šodienas pārdomas. Kristīgā autore Marsha Bernsa reiz teica: komunicējot internetā un e-pastā, man visvairāk patīk tas, ka mēs viens otru neredzam. Bieži vien cilvēkus pazīst tikai pēc vārda. Es nezinu, kā viņi izskatās. Es neredzu, kā viņi ģērbjas. Es nezinu, vai viņi ir bagāti vai nē, kā arī es nezinu viņu izglītības līmeni vai nodarbošanos. Es nevaru redzēt viņu nepilnības. Es parasti nezinu, vai viņi ir vientuļi, precējušies, šķīrušies vai atraitņi. Par viņiem es zinu tikai lietas, kuras viņi paši man atklāja. Cik tas ir atbrīvojoši. Draugs, ir pienācis laiks apzināties savus apslēptos spriedumus. Ieklausies domās, kas nemanot uzrodas, ka tu vērtē cilvēkus un piešķir viņiem lielāku vai mazāku vērtību. Apzinies, ka Dieva mīlestība pret visiem cilvēkiem ir vienāda. Viņš neskatās uz ārējo izskatu, bet redz tavu sirdi. Kā radītājs viņš mīl mūs tādus, kādi esam, un vienlaikus dara visu, lai mēs mainītos uz labu. Pašaizliedzīgā mīlestībā viņš māca mūs mīlēt pat tad, kad tas ir grūti. Šodienas lūgšana. Tēvs, piedod, ka pārāk bieži esmu kategorizējis cilvēkus, neapzinoties, ka patiesībā tos tiesāju. Es atveru tev savu sirdi un pateicos, ka tu piepildi mani ar tavu mīlestību, padarot mani spējīgu mīlēt un redzēt cilvēkus ar tavām acīm. Jēzus vārdā. Āmen.